Labrīt visiem semināru dalībniekiem. Tā kā ir 10:10, un mēs vienlaicīgi arī sākam tiešraidi, tad mēs būsim ļoti precīzi, un mēs arī sāksim vienlaicīgi 10:10. Es gribēju jums pašā sākumā pastāstīt, kā mēs šodien strādāsim, lai jūs arī saprastu, kā saplānot savu laiku un kura daļa jums vairāk interesē. Jums visiem ir izdeles materiāli. Kādēļ jūs varat vairāk, tikmēr gribēju pateikt, ka esiet sveicināti Būvniecības valsts kontroles birojā, kas vēl nav pie mums bijuši, daži ir bijuši un dažas jau ir atpazīstami pēc sejām, kā diezgan bieži semināru dalībnieki. Šodien mēs runāsim par to, kāds normatīvais regulējums stājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra attiecībā uz būvekspertu certifikāciju un būvekspertīžu organizēšanu, un kādas būs biroja funkcijas. Jums ir izdeles materiāls, kas ir ļoti tāds minimāls, kas ir iespējams arī lejupielādēt mājaslapā, taču šodien mēs stāstīsim daudz vairāk papildus lietas, kuras tur nav iekļauts. Pašā pirmajā daļā mēs runāsim par būvekspertu kompetences novērtēšanu vai tā saucamo certifikāciju. Un vislabākais, kompetentākais kolēģis stāv man blakus Mārtiņš Saukans, kas stāstīs jums par šo jautājumu. Ja gadījumā kautrēties kādu jautājumu uzdot visu klātesošo starpā, būs kafijas pauze pēc šīs daļas, varēsiet pienākt klāt un uzdot. Tā kā mēs vienlaicīgi raidam arī tiešraidē, liels lūgums visus jautājumus uzdot pēc šīs sadaļas. Tāpēc, ka tā ir tā tiešraides specifika, ka vispirms klausamies, pēc tam jautājumu. Ir kafijas pauze, pēc kafijas pauzes otrā daļa ir par ekspertīžu organizēšanu. Tieši tāpat noklausamies otro daļu, uzdodam jautājumus, aizejam pusdienās, apmierināti atnākam atpakaļ, un tad ir trešā daļa, kur ir par biroja funkcijām 2016. gadā, kas arī ir zināmas tikai mums, un varbūt jūs būsiet vieni no pirmajiem, kas to uzzinās. Jūs varat būt tie laimīgie, kas ir 100 šeit klātesoši, un pārējie ap 5000 skatīsies mūsu tiešraidē. Un tad arī būs publiska diskusija par to, kā lietas tiek organizētas, un jūs varēsiet uzdot jautājumus visiem. Gan Mārtiņam Saukantam, gan Dainim Matulim, kas stāstīs par būvekspertīzēm, gan arī mūsu direktoram Pēterim Druskim. Tāds izskatās šodienas plāns. Jūs paši zināt, kuras daļas jums interesē. Jā. Novēlu jums jauku klausīšanos un dodu vārdu Mārtiņam Saukantam par būvekspertu certifikāciju. Paldies, Nelde. Tad pašā sākumā gribētu izteikt tiešām patiesu prieku par to, ka būvniecības nozare ir šodien tik plaši pārstāvēta. Un pateikties par izrādīto interesi attiecībā uz šo jauno regulējumu, jauno kārtību attiecībā uz certifikāciju, to būvspeciālistu certifikāciju, kuri darbosies būvekspertīzes jomā. Tad šīs dienas informatīvā semināra mērķis ir sniegt plašāku informāciju gan par šī brīža normatīvo regulējumu un arī tāpat šo regulējumu, kas būs pēc 16. gada 1. janvāra. Tad sākumā par semināra saturu. Pirmkārtām tieši semināra mērķi, pēc tam normatīvais regulējums un tad jau sīkāk par šo būvspeciālistu būvekspertīzes jomā kompetences novērtēšanu un pēc tam arī par šo būvspeciālistu tālāko uzraudzību jau veicot šo patstāvīgo praksi konkrētajā darbības sfērā. Varbūt pie satura Neldi jau pieminēja, kad ir lūgums tad visus jautājumus, kas rodas varbūt arī prezentācijas laikā, paturiet prātā, un pēc prezentācijas tad būs šī jautājumu un atbilžu sadaļa, vai kā arī Nelda teica, tad pie kafijas krūzes varēs droši mani uzrunāt un uzdot konkrētus jautājumus. Tad, kā jau minēju, šī semināra mērķi ir sniegt tādu pavisam īsu ieskatu normatīvajā regulējumā, tad būs speciālistu kompetences novērtēšanā,
tad tajos pasākumos, kas būs šim certificētajam būvspeciālistam jāveic pēc certifikāta iegūšanas, un arī par šo plānoto un paredzēto būvspeciālistu uzraudzības kārtību. Tad vairāk runājot par normatīvo regulējumu, tad biroja darbību attiecībā uz šo būvspeciālistu certifikāciju pirmām kārtām jau nosaka būvniecības likums, kurā ir ielikts tieši deleģējums birojam veikt būvspeciālistu certifikāciju būvekspertīzes specialitātē. Visas pārējās jomas, kā jums zināms, turpina arī certificēt šīs institūcijas, kas to darīja līdz šim, bet sākot vai stājoties spēkā būvniecības likumam, tad šī ekspertīzes specialitāte no nereglamentētas sfēras kļuva par reglamentētu sfēru un arī pieprasa obligātu certifikāciju, lai turpmāk tad arī veiktu šīs darbības. Tad arī par ekspertīzēm runā vispārīgie būvnoteikumi, kuros arī ir minēti pārejas periodi, bet kā stūrakmens vai pamats visai mūsu darbībai ir šie ministrs kabineta noteikumi numur 610, kuri tad pasaka no A līdz Z, kādā veidā jāveic šī būvspeciālistu certifikācija gan citām institūcijām, gan tāpatās arī mums. Pasaka, sākot jau apraksta šo procesu, sākot jau no dokumentu pieņemšanas līdz pat lēmumam par certifikāciju, tāpat tās nosakot arī šīs mūsu un arī certificēto speciālistu darbības, kas jāveic pēc certifikāta iegūšanas. Pie normatīviem es ieliku arī šo starptautisko standartu LSN ISO IEC 17024, šī brīža 12. gada versiju. Tas ir standarts, pēc kura tiek akreditētas visas personu certifikācijas institūcijas, kuras veic personu certifikāciju reglamentētajā sfērā. Šī akreditācija arī mums ir jāiegūst. Šobrīd mēs esam aktīvā procesā, lai viņu iegūtu. Un šis standarts nosaka, kā mēs veiksim tās darbības, kuras mums uzliek šie 610 MK noteikumi. Un šis ir kā papildus garants vai apliecinājums tam, ka mēs šīs deleģētās funkcijas darbības veicam atbilstoši starptautiskiem standartiem. Pie normatīviem es ieliku arī ieinteresētās puses, jo tās ir tās, kas varbūt nevar neko radikāli mainīt šajā procesā, kuru nosaka normatīvi, bet mums ir pilnīgi noteikti jāņem vērā šo ieinteresēto pušu viedoklis par mūsu izstrādāto certifikācijas procedūru, un tāpat tās ir vesela virkne ar dokumentiem, kuri mums ir jāsaskaņo ar šīm ieinteresētajām pusēm. Tad pie interesētajām pusēm mēs esam noteikuši, protams, ekonomikas ministriju kā galveno būvniecības nozares normatīvu vai normatīvu un politikas veidotāju. Tāpat tās ir pārstāvji no Latvijas darba devēju konfederācijas, pašvaldību savienības, no ETU, kā mācību iestādē, un, protams, mēs arī paši kā certifikācijas institūcija, lai jau diskutējot vai izvērtējot šo certifikācijas procesu, arī būtu pārstāvēts mūsu kā certifikācijas institūcijas intereses. Tad otrajā sadaļā vairāk jau par to, par praktisko šo būvspeciālistu certifikāciju. Tad pirmām kārtām gribētu izstāstīt par to, kādi būvspeciālisti var pretendēt uz būvprakses certifikātu ekspertīzes specialitātē. Tad normatīvi nosaka, ka arhitekti var pretendēt uz vienu no šīm 25 darbības sfērām. Tas ir būvprojekta ekspertīze tieši vispārīgajai un arhitektūras daļai. Projektētāji attiecīgi pretendē uz visām atlikušajām
15 darbības sfērām attiecībā uz būvprojekta ekspertīzi. Tur ir, pieņemsim, gan ēku, būvkonstrukciju projektēšana, gan ceļi, tilti, hidrobūves, tāpat tās visas tās sfēras, kas ir saistītas ar elektroapgādi, gāzes apgādi, tāpat tās arī dzelzceļš un visas tās darbības sfēras, kurās jau, es domāju, ka, ja ne visiem, tad lielākai daļai no jums, kas ir projektētāji, ir certifikāts jau kas iegūts citās certifikācijas institūcijās. Attiecībā uz būvju ekspertīzi, tad uz būvju ekspertīzi ir noteikts, ka var pretendēt būvdarba vadītāji un būvuzraugi. Un šeit situācija ir tāda, ka šeit šīs darbības sfēras nedaudz atšķirās no tām, kas ir ierasts, kur tiek piešķirts certifikāts būvdarba vadīšanā būvuzraudzībā, tad šeit šīs sfēras ir mazāk. Un ir vairākas sfēras, kas ir apvienotas, pieņemsim, inženieru būvju vai inženieru tīkla ekspertīze. Tāpat arī vairākas sfēras ir apvienotas to būvju ekspertīzē, kuras ir saistītas ar enerģijas ražošanu, iegūšanu, pārvadīšanu un tā tālāk. Tad prasības tiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt šo certifikātu, pirmām kārtām tā ir 2. līmeņa profesionāla augstākā izglītība, būvinženiera vai arhitektūras studiju programmā. Otrā prasība ir šīs iepriekš jau iegūtais vai nu projektētāja vai arhitekta vai būvdarba vadītāja būvuzrauga certifikāts, un pēc šī certifikāta iegūšanas ir obligāta 5 gadu vai vismaz 5 gadu patstāvīgā prakse, kurai jābūt nevainojamai, jo nedrīkst būt anulēts šis iepriekš iegūtais certifikāts. Tad, piesakoties uz certifikāciju, mums birojā ir jāiesniedz pirmām kārtām jau tas ir iesniegums, kuram forma ir pilnīgi tāda pati, kāda tā ir piesakoties uz certifikāciju arī līdz šim jau esošajās darbības sfērās. Un tā kā jau tie speciālisti, kuri pieteiksies birojā, viņi jau ir ieguvuši šo iepriekšējo certifikātu un ir veikuši šo pastāvīgo praksi, tad stājoties spēkā jaunajam būvniecības likumam, ir noteikts, ka visa šī informācija par pastāvīgo praksi, par izglītību, par profesionālo pilnveidi, šī informācija ir jāievada BIS sistēmā. Tādēļ mēs neprasīsim iesniegt mums atkārtot rakstiskā vai drukātā veidā šo jūsu apliecinājumus par patstāvīgo praksi vai atbilstošo izglītību. Šo informāciju mēs iegūsim no BIS sistēmas, tādēļ, varbūt kaut nedaudz atvieglojot jums vai samazinot šo iesniedzamo dokumentu skaitu. Bet, lai mēs varētu realizēt mūsu izstrādāto certificēšanas schēmu, mēs esam noteikuši papildus dokumentus, un šie papildus dokumenti ir viena būvprojekta ekspertīze, ja jūs pretendējat uz būvprojektu ekspertīzes darbības sfēru, vai viena būves ekspertīze, ja jūs pretendējat uz būvju ekspertīzes darbības sfērām. Un, protams, lai mēs varētu pilnvērtīgi izvērtēt šo iesniegto būvekspertīzi, tad projektēšanas jomās ir jāiesniedz arī šī konkrētā projekta daļa. Ja jūs, pieņemsim, pretendējat uz ceļu projektēšanas vai ceļu būvprojekta ekspertīzi, tad šī būvprojekta ceļu daļa vai sadaļa. Pretendējot uz būvju ekspertīzi, tad mēs esam šeit noteikuši, kā jūs varat redzēt, tad tie visi dokumenti, kuri jums ļāva sniegt šo atzinumu, ka šī būve atbilst vai neatbilst normatīvu prasībām.
kas šeit nav slaidā redzams, tas ir tas, ko arī nosaka vispārīgie būvnoteikumi, runājot tieši par būvekspertīzi, tad ir tas, ka iesniedzot šo būvprojekta ekspertīzi, viņa nedrīkst būt veikta jūsu paša izstrādātam projektam. Proti ir projekts, kur ir izstrādājis kāds cits, un šo ekspertīzi jūs esat veikuši ne savam projektam, kā jūs minēju. Nu, un tad attiecībā uz būvju ekspertīzi, tad jūs nedrīkstat iesniegt tādu dokumentu kopumu, vai nedrīkstat būt veikuši ekspertīzi tādai būvei, kuras būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā jūs esat piedalījies. Dokumentus var iesniegt šeit pie mums birojā, 200. kabinetā, katru dienu no pulkstens 8:15 līdz 17. Ir iespēja arī šos dokumentus iesniegt elektroniskā veidā, nosūtot uz centrālo biroja e-pasta adresi. Protams, tad jāņem vērā, kad šim iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanas kārtībai. Tad pēc tam, kad mēs esam saņēmuši pretendenta iesniegtos dokumentus, sākas šo dokumentu sākotnējā izvērtēšana, kurā mēs sākotnēji skatāmies, vai šis apjoms, vai šis nepieciešamais apjoms ir iesniegts, proti vai ir šis iesniegums, pievienotā ekspertīze un tāpatās arī ekspertīzei šie nepieciešamie papildu dokumenti, kā jau minēju, kas jums ļāva kā būves vai būvprojekta ekspertīzes veicējiem sniegt šo atzinumu, kura forma ir noteikta vispārīgajos būvnoteikumos. Tad šos dokumentus izskata mūsu norīkots vai biroja norīkots tehniskais eksperts, kurš ir šīs konkrētās nozares eksperts, kurš var arī izvērtēt šo iesniegto dokumentu pietiekamību. Ja ir iesniegti, ja nav iesniegts pietiekams apjoms šo dokumentu, mēs 10 dienu laikā ar jums sazinamies. Tas ir tas, ko mums nosaka MK noteikumi, bet noteikti varu garantēt, ka mēs tajā pašā dienā vai nākamajā jums palūdzam papildināt šo dokumentu apjomu, lai viņš atbilstu šīm mūsu prasībām. Tad, kas notiek tad, ja arī atkārtot iesniedzot dokumentus, šis apjoms nav pietiekams, vai ja pārbaudot informāciju BIS sistēmā par jūsu patstāvīgo praksi vai izglītību, mēs konstatējam, ka jūs neatbilstat mūsu prasībām. Vai neatbilstam šīm prasībām, lai pieteiktos, lai pretendētu uz šo certifikātu būvekspertīzes specialitātē, birojs šajā gadījumā pieņem lēmumu par jūsu neatbilstību. Šajā gadījumā arī ir tas, kad piesakoties jūs veicat šo apmaksu par sākotnējo eksamināciju, kura šajā gadījumā, ja jūsu dokumenti neatbilst, jums arī netiek atgriezti. Un jums ir jāpiesakās atkārtot. Atkal veicot šo apmaksu par pieteikšanos. Attiecībā uz kompetences novērtēšanu kompetences novērtēšanu šiem būs speciālistiem, kuri jau ir izgājuši šo pieteikšanās procedūru, dokumentu izvērtēšanas procedūru un tika atzīti par atbilstošiem, tad šo kompetences novērtēšanu mēs organizēsim vienu reizi mēnesī katrā darbības sfērā. Tas nozīmē, ka mēneša periodā tiks organizēts eksaminācijas process katrai no šīm darbības sfērām, kuras jau minēju pirms tam, kuras arī ir 610 MK noteikumu 1. un 2. pielikumā. Tad attiecībā par pašu novērtēšanas procesu
ir tests, un tas ir praktiskais eksāmens. Praktiskais eksāmens ir paredzēts iesniegtās ekspertīzes aizstāvēšanas veidā. Proti ir komisija 2 kompetentu speciālistu sastāvā, kura izvērtē sākotnēji šo iesniegto ekspertīzi, sagatavo kontroli jautājumus un tiek veikta tad pārunas ar šo būvspeciālistu, šo pretendentu, kuras laikā viņam tika uzdot šie kontroli jautājumi un sagaidītas atbildes attiecībā jau uz šo veikto ekspertīzi. Eksaminācijas ilgums ir paredzēts ne ilgāks par 2 stundām, kuru laikā, kā jau minēju, uzdot šo sagatavotos jautājumus, un ja šīs diskusijas vai šo pārunu laikā rodas papildus jautājumu komisijai, tad komisija lūdz arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Šeit ir minēts, ka mēnesī mēs certificējam ne vairāk kā 4 pretendentus uz vienu vai uz konkrētu darbības sfēru. Tas ir paredzēts tādēļ, ka šis eksaminācijas process tiek filmēts. Un tā kā šis maksimālais eksaminācijas ilgums ir 2 stundas, 2 stundas reiz 4 ir 8 stundas, tā pilna darba diena, kuras laikā mēs tad varam šajā konkrētajā dienā nosertificēt vai noeksaminēt tikai 4 pretendentus. Un vērtēšana, tieši pa vērtēšanas ir tā, ka tas vērtējums ir ieskaitīts vai neieskaitīts, tā kā mums ir 2 šie eksaminācijas komisijas locekļi, tad uzklausot šīs pretendenta atbildes uz sagatavotiem jautājumiem, papildu jautājumiem, tāpat sākotnēji izskatot šos iesniegtos dokumentus, pēc eksaminācijas procedūras, kad pretendents jau ir pametis eksaminācijas telpu, eksaminācijas komisija savā starpā apspriežas, un tad nonāk pie konkrēta vērtējuma, vai tas ir ieskaitīts vai neieskaitīts. Runājot sīkāk par testu, tas ir vispārināts tests pilnīgi visām darbības sfērām. Gan projektēšanai, vai gan projekta ekspertīzei, gan būvju ekspertīzei. Un testā tiek pārbaudīta šī pretendenta pamat izpratne par ekspertīzes veikšanu kā tādu, un kā normatīvais pamatojums tam ir būvniecības likums un vispārīgie būvnoteikumi. Jo šajos normatīvos netiek runāts jau konkrēti par vienu darbības sfēru, kas tiek darīts speciālajos būvnoteikumos, bet šeit ir šīs prasības par būvekspertīzi kopumā. Tad tests sastāv no 10 jautājumiem, un kā jau minēju, tad šis normatīvais pamats ir būvniecības likums un vispārīgi būvnoteikumi. Un, lai būtu nokārtots tests, jāatbild vismaz uz 70% jautājumu pareizi. Tie ir 7 no 10. Ja ar pirmo piegājienu pretendents nenokārto testu, tad šo testu var kārtot atsevišķi, atkārtoti, neveicot vai nepiesakoties par jaunu, un šo jau iepriekš samaksāto 150 eiro ietvarā. Ja arī otro reizi šis tests netiek nokārtots, tad birojas pieņem lēmumu par šī speciālista vai šī pretendenta neatbilstību konkrētajām prasībām. Un tad atkārtot pieteikties var pēc gada. Bet skatoties plānotās izmaiņas normatīvos, šīs periods, pēc kura var atkārtot pretendēt uz certifikātu, varētu tikt nedaudz samazināts. Tad runājot par praktisko eksāmenu, kā jau minēju, tad tā ir sākotnējā šīs būvekspertīzes un iesniegto papildu dokumentu izvērtēšana, kuru
veids abi divi komisijas locekļi, izvērtējot vai skatoties pirmām kārtām jau šo iesniegto dokumentu apjomu un tad arī šīs veiktās ekspertīzes saturu un atbilstību normatīvu prasībām. Par praktisko eksāmenu, kad jau ir kandidāts uzaicināts, tad šī eksaminācija notiek atsevišķā telpā, kurā tiek uzaicināts šis pretendents. Kā jau minēju, šis eksaminācijas process tiek filmēts, un kādēļ mēs esam ieplānojuši šādu darbību. Tas ir tas, lai, ja kādam rodas kaut kādas pretenzijas par to, ka viņš nav saņēmis certifikātu, kad viņš apstrīd mūsu komisijas vērtējumu, uzvedību vai kaut kādā citā veidā grib izteikt savu neapmierinātību ar šo eksaminācijas procesu un rezultātu, tas nozīmē, ja mums ir šis video ieraksts, mēs izskatot jebkura veida apelāciju vai sūdzību, mēs šo video ierakstu varam parādīt neatkarīgai komisijai, kura tad izvērtē vai atkārtot izvērtē šos uzdotos jautājumus, eksaminācijas komisijas vai pretendenta rīcību, viņa konkrētās darbības, atbildes, nu, un tad to, protams, arī visu to gala vērtējumu, vai viņš ir ieskaitīts vai neieskaitīts, nu, un tad sniegt atbildi uz šo apelāciju, saglabājot biroja lēmumu spēkā vai uzliekot birojam mainīt šo lēmumu par pretendenta atbilstību vai neatbilstību certifikātu iegūšanai. Tad trešajā sadaļā es vairāk gribētu pastāstīt par būvspeciālistu pienākumiem pēc certifikāta iegūšanas. Primārais un pats galvenais šim būvspeciālistam ir jāveic sava patstāvīgā prakse. Proti jāveic būvprojekta ekspertīzes vai būvja ekspertīzes. Un šīs ekspertīzes viņam ir jāveic saskaņā ar visiem normatīviem, kas nosaka kārtību un prasības būvekspertīžu veikšanai, kā arī biroja izstrādātais un apstiprinātais certificēto speciālistu ētikas kodeks. Tad attiecībā uz, un šajā gadījumā arī atšķirās tās represīvās sankcijas vai arī biroja darbības, ja būvspeciālists pārkāpj kādu no normatīviem vai būvspeciālists nedarbojas saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto būvspeciālistu ētikas kodeksu. Par tām sankcijām būs nedaudz vēlāk. Tad attiecībās profesionālo pilnveidi ministra kabineta noteikumi nosaka, ka būvspeciālistam nepietiek tikai ar to, ka viņš veic savu profesionālo vai patstāvīgo praksi. Ir jāveic dažāda veida profesionālā pilnveide, bet šeit izstrādājot, jūs jau redzat, kad mēs esam noteikuši, kad arī šim būvspeciālistam, kas būs certificēts birojā, viņam nav atsevišķu noteiktu profesionālās pilnveides pasākumu. Galvenais ir tas, lai šis būvspeciālists veiktu šos profesionālās pilnveides pasākumus tādā apjomā un tādās tēmās, kādu to ir noteikusi šī certifikācijas institūcija, kura viņam jau ir piešķīrusi certifikātu, vai tas ir arhitektūrā, projektēšanā, būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā. Proti šo informāciju, vai viņš to ir veicis, mēs arī spēsim pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā. Nu, un tādā gadījumā, ja šī profesionālā pilnveide nebūs veikta šīs institūcijas noteiktajā apjomā, tad pirmām kārtām jau šī institūcija, kas ir izsniegusi to sākotnējo certifikātu, liks kārtot attiecīgo profesionālās pilnveides pārbaudījumu. Nu, tad arī birojas uzliks par pienākumu kārtot profesionālās pilnveides testu, kurš jau nebūs unificēts, un šajā profesionālās pilnveides testā būs jautājumi, kas attiecas tieši uz konkrētu darbības sfēru.
Ministru kabineta noteikumi, kas regulē šo certifikācijas kārtību, nosaka kā vēl vienu pienākumu būvspeciālistam aktualizēt informāciju būvniecības informācijas sistēmā. Tad šeit ir redzami šī pamata informācija, kas būvspeciālistam ir katru gadu jāievada vai jāaktualizē BIS sistēmā. Un šī informācija arī tā, kuru birojs izvērtē uzraudzības procesā, proti BIS sistēmā skatās, vai šis noteiktais apjoms ir aktualizēts un atbilst šī brīža situācijai. Tad no šejienes es gribētu uzreiz pāriet pie patstāvīgās prakses uzraudzības, ko veiks birojs. Tas ir tā, ka normatīvi nosaka, ka birojam ir 5 gadu periodā jāveic šīs informācijas pārbaude, ko būvspeciālists ir ievadījis vai aktualizējis BIS sistēmā, pārbaude. Un šeit arī konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm, tika nonākts pie tā, ka mēs neuzskatām, ka ar to pilnībā pietiek, lai pilnvērtīgi uzraudzītu šo certificēto speciālistu. Tāpēc mēs kā papildus pasākumu esam noteikuši, ka no šo uzrādīto veikto būvekspertīžu saraksta, kas ir redzams BIS sistēmā, mēs izvēlamies vismaz vienu ekspertīzi, kura tad šim certificētajiem būvspeciālistiem ir jāiesniedz birojā, un mēs un mūsu eksaminācijas komisija vai tie paši eksperti, kas ir eksaminācijas komisijā, izvērtē šo veikto ekspertīzi. Nu, un tad, ja tiek konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi, tad birojs šajā gadījumā izsaka šim certificētajiem būvspeciālistiem brīdinājumu. Proti pamatojoties uz to, kad ir saņemta vai ir gūta informācija par certificētā būvspeciālista pārkāpumiem vai nekvalitatīvu darbību. Tas ir pie plānotās uzraudzības, ir ārpuskārtas uzraudzība tajos gadījumos, kad ekonomikas ministrija uzskata vai ekonomikas ministrija ir informācija par to, kad kāds no certificētajiem būvspeciālistiem nedarbojas saskaņā ar normatīviem aktiem vai ētikas kodeksu un uzliek birojam par pienākumu veikt šī certificētā būvspeciālista, varētu teikt, atkārtotu vai papildu uzraudzību. Šajā gadījumā birojas tāpatās kā plānotās uzraudzības gadījumā pārbauda šo informāciju BIS sistēmā, šīs informācijas aktualizēšanas statusu, un tāpatās arī veic šīs veiktās ekspertīzes izvērtēšanu. Tad par tām sankcijām, kas ir pēc šīs uzraudzības vai ko mēs darām, ja mēs konstatējam tiešām šos pārkāpumus, tad, kā jau minēju, par to, kad ja birojs saņem sūdzību no juridiskas, fiziskas personas par to, kad šis mūsu certificētais būvspeciālists ir pārkāpis normatīvus savā darbībā vai nekvalitatīvi veicis savu darbu, tad biroja sūdzību izskatīšanas komisija izskata šo sūdzību pēc būtības. Pirmām kārtām jau novērtējot, vai viņi attiecas tiešām uz šī būvspeciālista darbību, vai ir vienkārši, nezinu, kāds uzskata, kad veicot šo ekspertīzi, būvspeciālists uz kādu ir netik labi paskatījies, vai varbūt pateicis viņa izpratnē kaut ko lieku.
Tad mēs izskatām. Sūdzību izskatīšanas komisijā tāpatās tiek iekļauti šīs konkrētās darbības sfēras speciālisti. Tie var būt gan mūsu tehniskie eksperti, ja ir nepieciešamība, tad mēs varam arī pieaicināt citus ekspertus, ar kuriem mēs ikdienā nesadarbojamies. Un tad izvērtē šo sūdzību pēc būtības, pēc satura, un tad sniedz arī savu atzinumu par to, vai šī sūdzība ir pamatota vai nav pamatota. Ja šī sūdzība ir pamatota un tiek konstatēti pārkāpumi profesionālā darbībā, kas nav saistīti ar apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, tad certifikācijas institūcija, tad birojas izsaka brīdinājumu. Bet attiecībā uz brīdinājumiem ir tā, ka ja 2 gadu periodā ir saņemti 2 šādi brīdinājumi, vai tiek izteikti vienai certificētai personai 2 šādi brīdinājumi, tad birojam ir tiesības likt šai certificētai personai atkārtoti veikt eksaminācijas procesu. Ja certificētā persona šajā gadījumā nenokārto šo atkārtoto eksamināciju, tad šis certifikāts vai šī konkrētā darbības sfēra tiek apturēta. Un apturēta līdz brīdim, kad vai kamēr tiek nokārtots šī atkārtotā eksaminācija. Par atkārtoto eksamināciju ir tā, ka tie vairs nav tie 150 eiro, kas ir par sākotnējo eksamināciju. Šeit ir šī maksa par eksaminācijas procesu vai piedalīšanos eksaminācijas procesā ir saskaņā ar biroju cenrādi, kur informācija arī tuvākajā laikā tiks publicēta, jo šobrīd šis cenrādis ir saskaņošanas stadijā, un tāpat kā visām citām certifikācijas institūcijām, šis cenrādis ir kā ministra kabineta noteikumi. Tad attiecībā uz certifikāta vai darbības sfēras apturēšanu uz laiku ir veselā virkne šo iemeslu, kāpēc mēs to darām. Pirmkārt jau tas, ja pats certificētā persona izsaka tādu vēlmi, kad vēlas, lai aptur šo darbības sfēru vai certifikātu. Tāpatās, kā jau iepriekš minēju, šī neveiksmīga vai atkārtotas eksaminācijas nenokārtošanas gadījumā. Tāpatās arī, ja nav veiktas šīs darbības, kuras certificētai personai ir jāveic saskaņā ar šo informācijas aktualizēšanu un ievadīšanu BIS sistēmā, tad attiecībā uz certifikāta vai darbības sfēras anulēšanu šī ir jau mūsu tā drastiskākā un galējā darbība, ko mēs veicam attiecībā uz mūsu certificēto speciālistu, tad viens no tiem iemesliem ir arī tas pats, ja certificētā persona vēlas atteikties no šī certifikāta. Un tāpatās tur jau ir arī tās pašas darbības, kas piemēram, ja šis certificētais speciālists nav veicis savu pastāvīgo praksi, tādā apjomā, kā to nosaka ministra kabineta 610 noteikumi, proti 5 gadu laikā nav praktizējis 3 gadus aktīvi. Vai pieņemsim ir parakstījies par tādiem darbiem, kurus viņš pats nav veicis vai kontrolējis. Vai arī nav veicis šo profesionālo pilnveidi noteiktajā apjomā un nav nokārtojis biroja uzlikto profesionālās pilnveides testu. Tā kā šī ir tie virkne tiem pasākumiem, kas viņam noteikti jāveic.
kā arī, ja ir konstatēti šie pārkāpumi, kas apdraud cilvēku veselību, cilvēku dzīvību un vidi, un ir pierādīta vai pieņemts vai stājies spēkā tiesas lēmums, kurā ir atzīta šī būvspeciālista vaina. Tad šajā gadījumā arī šis certifikāts tiek anulēts. Par atkārtot kompetences pārbaudes noteikšanu es jau stāstīju, kādos gadījumos tas tiek noteikts un kādas ir principā sekas, ja viņa netiek nokārtota. Tad principā viņu kārto līdz brīdim, kamēr viņa ir nokārtota, katru reizi arī tad veicot šo samaksu par certifikāciju. Tad šeit jūs redzat, kur jūs varat gūt plašāku informāciju gan par mūsu certifikācijas procesu, gan par eksaminācijas procedūrām, gan sūdzību un apelācijas iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. Šī visa informācija, sīki un smalki, gan mūsu certificēšanas schēma, kur ir aprakstīts sākot jau no pieteikuma saņemšanas, iesniegšanas līdz lēmumu pieņemšanai par certifikāciju. Šī informācija ir pieejama mūsu biroja mājaslapā. Šeit ir vienkārši parādīts tas ceļš, tad šeit ir mūsu mājaslapa, tad būvniecības industrija, un būvspeciālas certifikācija, un tad, ja jūs redzat tur visu aprakstu par mūsu darbības politiku, mūsu mērķiem, kā mēs savā darbībā ievērojam visus šos objektivitātes, neietekmējamības un konfidencialitātes noteikumus. Tāpat tās mājaslapā ir publicēts šis ētikas kodeks, kurš jums kā potenciāli certificētajām personām būs jāievēro. Redzamas visas darbības sfēras, kurās mēs pieņemam pieteikumus, un tāpatās ir, es jau minēju par to eksaminācijas procesu, ka tas tiks veikts katrā darbības sfērā vienu reizi mēnesī. Tad mūsu mājaslapā būs arī pieejama informācija par to tieši, kuros datumos ir tests, kuros datumos ir paredzēta praktiskā eksaminācija jau konkrētā darbības sfērā. Tad attiecībā uz testu mēs plānojam testu veikt mēneša sākumā. Tā ir viena diena attiecībā no pretendentu skaita, vai nu vienreiz dienā vai divas reizes dienā, jo kārtojot testu, šis testa kārtošanas laiks ir pusstunda, kuras laikā ir jāatbild uz šiem 10 jautājumiem. Tādēļ tīri praktiski mēs to varam izdarīt vairākas reizes dienā. Tad, ņemot vērā šos testa rezultātus, vai nokārtots vai nenokārtots, ja nav nokārtots, tad mēs informējam vai sazinamies ar šo pretendentu un uzaicinam viņu uz atkārtot testa kārtošanu. Ja tests ir nokārtots, tad mēs sazinamies ar šo pretendentu un informējam viņu, jau kurā dienā, cikos var ierasties uz praktisko eksāmenu. Bet principā šī informācija jau par konkrētiem datumiem, konkrētām darbības sfērām, viņa būs redzama mūsu mājaslapā. Tā kā katrs varēs skatīties, uz kuriem datumiem ir jāorientējas un jārēķinās ar vismaz 2 stundām sava laika, kuru laikā tad atbildēt vai veikt šo praktisko eksamināciju. Un, protams, plašāku informāciju var iegūt sazinoties ar mani. Šeit ir norādīts mans e-pasts, tāpatās mans stacionārais telefona numurs un kādā ziņā vienmēr un priecāšos, ka varēšu izstāstīt plašāk vai atbildēt uz kaut kādiem konkrētiem jautājumiem, kur varbūt šī informācija nav pat atrodama mūsu mājaslapā. Lai, kā jau minēju, tur ir ļoti plaši un izsmeļoši arī izstāstīts par to, ko kādā veidā, kādos datumos, kādos laikos mēs to veiksim.
Tad varbūt pašās beigās es gribētu minēt to, ka, protams, saskaņā ar normatīvo regulējumu ir tā, ka ir noteikts, ka šīs ekspertīzes varēs veikt, sākot ar 16. gada 1. janvāru, varēs veikt tikai certificētās personas, kas būs izgājuši certifikāciju birojā. Tad ir tā, ka šos pieteikumus mēs esam jau sākuši pieņemt jau no novembra, un šos pieteikumus jau tagad var iesniegt birojā, un pirmais tests, vai pirmās 2 dienas, kurās tiek organizēts tests, ir 4. janvāris un 5. janvāris. Un pirmā praktiskā eksaminācija vai mūsu gadījumā šī ekspertīžu aizstāvēšana ir plānota uz 6. janvāri. Šobrīd es, diemžēl, vēl jums nevaru pateikt, kurā darbības sfērā tas būs, bet līdz nākamās nedēļas beigām vajadzētu būt pieejamai informācijai jau par konkrētiem datumiem, konkrētiem laikiem mūsu mājaslapā.